Šodien mēs esam pie manas kāpšanas zālē. Tas ir viens no maniem senākajiem biznesiem. Viņš man jau ir no kopš 18 gadu vecuma. Principā pirmā man bija maza zālīte pie Alfas. Tā tiešām maziņa, rītīgs undergrounds. Un tad 4 gadi atpakaļ beidzot nolēmu, kad ir laiks tā teikt kāpšanu un es tālāk publikā, jo bija ļoti grūti atrast telpas. Es kaut kādus gadus 7 laikam meklēju vietu. Ja mums ir tikai jābūt vismaz 5 metri, jābūt griestu augstumam, vismaz 1000 kvadrātmetru, un attiecīgi pēc tā parametra pilsētas nenomaļās vietās, centrā kaut kur ir ērta loģistika, sabiedriskais transports, tirdzniecības centri, vispārējais blakus, guļamais rajons. Tāda vieta ļoti maz. Katru gadu mēs organizējam Latvijas čempionātu, tad mums ir visādi mazie pasākumi, tā teikt, ikmēneši, reizēm iknedēļas. Tagad šodien būs Kelvīna pasākums, tā kā mini-sacensības, viņi tur viss kāps. Nu jā, visu kaut ko darām tādā ziņā. Mums uz doto brīdi strādā kopā 8 instruktori. Nu, daļa ir treneri, daļa ir instruktori. Principā mēs darbojamies daudz dažādās valstīs. Spānija, Vācija, Nīderlande, Itālija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina. Tā, man principā visi saka, nevajag aizņemties, bet es saku, vajag aizņemt. Tāpēc, jo vairāk naudas tu aizņemies, jo vairāk tu vari izdarīt, attiecīgi proporcionāli vairāk nopelnīt. Ja tu pelni ne tikai uz savas naudas, bet arī aizņem tās naudas, attiecīgi tas kopējais peļņas procents pieaug. Tādā veidā var ātrāk uzģenerēt vairāk. Pa lielam caur Google. Mēs, piemēram, baigi ilgi jūs meklēju, kamēr atradu vispār. Ja man tajā brīdī reāli bija vajadzīga nauda, es atradu toreiz 2 bija Novity Finance, kas man iedeva 25,000 laikam arī jūs iedod. Un man kā reizes to brīdi pietika. Beigās tas bija tas periods, kad es blorā kārtā visas tās kredītlietas. Tam nebija paspējis visu izdarīt līdz galam. Beigās mēs ar Gloru vienalga ilgi mačkarējāmies, kamēr apķīlāja, kamēr komercķīles uzlika. Tur vesela epopeja, kamēr izēja visam tam cauri. Nu, protams, tur attiecīgi tā nauda ir lēta un viņa baudz.